Sveiki visiem! Šodien es gribu ierunāt video par pašvērtību, par vērtību, kā tas mūs ietekmē un ko tas mums dod vai nedod mūsu dzīvē. Tātad, ja tev joprojām ir svarīgi, ko cilvēki par tevi padomās, viņu viedoklis un nedod Dievs viņu kritika, ja tu to ņem visu laiku vērā un tā teikt turi dziļi pie sirds, tā ir problēma milzīga tieši tev, ne jau tiem citiem, tev. Tas nozīmē, ka tev pašai šīs vērtības nav, šis tavs kodols iekšējais, viņš nav apaudzēts ar stipru ticību sev, tātad pašvērtību, ja? Tev nav šīs iekšējās vērtības, tāpēc tev ir ļoti svarīgi, ko citi par tevi domā, ko viņi padomās, viņu viedoklis, viņu uzskati un, protams, ka arī viņu kritika. Līdz ar to, kā tas izpauž dzīvē, piemēram, es ļoti bieži redzu, uz svētkiem ir pilni sociālie tīkli ar dažādām mājas biznesiņu, ja, teiksim, mazie biznesiņu, visādas reklāmas. Un tur ir ārkārtīgi skaisti darbi, pat tiešām ļoti skaisti, un katrs cilvēks, tiešām tie, kas tur ir vismaz pa sevi ielikuši, ja, parādījuši šīs fotogrāfijas, viņi patiešām šo amatu prot, un viņiem tas ir talants. Un kā jau mēs zinām, katrs talants ir jālaiž tautiņās pareizi, lai cilvēki zina, lai cilvēki priecājās, lai var iegādāties to tavu produktu. Bet te ir viens bet. Un es redzu, ka lielākā daļa, vismaz 80% no šiem cilvēkiem tālāk par bildīti netiek. Tātad viņi ieliek savas fotogrāfijas, ko viņi tur pārdod, un ar to arī stāsts ir izbeigts. Bet es jums tagad gribu pastāstīt no savas dzīves. Ja, teiksim, savam jaunajam mājoklim es vēlos iegādāties gleznu. Gleznu es nepirkšu vienkārši uz tirga vai kaut kādā veikalā ieejot fiksi, pagrābjot un aizejot. Es vēlos pirkt gleznu, zinot par šo cilvēku, kas viņu ir meistarojis, kāda viņam ir enerģija, kas tas cilvēks vispār ir. Tas taču ir vesels stāsts, un man tas ir ļoti būtiski un svarīgi. Un es domāju, atradīsies ļoti daudz cilvēki, kam tas arī ir svarīgi. Un tātad es uzrunāju tieši jūs, cilvēki, kuri nespēj ielikt video sociālos tīklos vai kaut kā savādāk izpausties un pastāstīt par sevi. Tad bildīti ir, ja, bet, teiksim, pats stāsts, pati tu vai teiksim, vesela ģimene tā ir vai kas, jūs neviens nepazīst. Ja? Tikai to, ko jūs piedāvājat, tādējādi jūs nevarat augt šajā sociālajo tīklu mārketingā. Sakotāji nenāk, pircēji tātad arī ir tikai tie, kas zina, un tur kaimiņos tur viens otram pasaka vai kaut kā caur runāšanu, caur muti šī reklāma tikai iet uz priekšu. Tad, lūk, šis ir variants, kā jūs varat izpausties un sākt parādīt par sevi kaut ko pastāstīt, vai vismaz elementāri rādīt to, kā jūs darinat šo skaistumu. Jo tas, ticiet man, tas cilvēkiem interesē. Tiem, kas tiešām vēlas kaut ko iegādāties, tiem interesē, kas jūs esat, kā jūs to darat, ar kādu enerģiju jūs to darat. Un tas būtu milzīgs lēciens jūsu biznesā, vai ne? Tur ir pat vairākiem līmeņiem var izaugt uzreiz. Un es zinu šīs bailes izpausties, man pašai viņas ir bijušas. Goda vārds, triceklis ir tāds, ka maz neliekās, bet tam visam var pārkāpt pāri vienkārši ar speciālu sapratni, atbalstu, un es jums to tiešām varu sniegt. Un tas būs daudz, daudz vieglāk izdarāms, nekā, kad jūs paši tur mēģināt un paskatieties uz citiem, jā, tie citi jau, es jau tā nevarēšu. Tie citi jau baigi aizskrējuši tur pa priekšu un nepārtraukt salīdziniet sevi ar tiem citiem. To visu var izmainīt un var koncentrēties tikai un vienīgi uz sevi, un šī izaugsme ir ļoti ievērojama gada laikā cilvēkam.
Ja tas interesē ar tevi, un tu vēlies strādāt ar savu vērtības skalu, sākt sevi vērtēt, ja pavisam savādāk, es zinu, kur ir sācies šis mīnusiņš, tā teikt, un es zinu, kur viņu pārveidot par plusiņu. Es zinu, kā dziedināt šo visu, un tu varēsi pavisam citā līmenī pacelt savu biznesu, tātad arī savu dzīvi, rocību un varēšanu. Lai tev forša diena un padomā par šo.